Cuando Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero de 2022 para conquistarla en 3 días, el pueblo letón se sintió inmediatamente amenazado. Hasta su independencia en 1990, Letonia era una república perteneciente a la Unión Soviética. Limita con Rusia y podría ser el siguiente objetivo de Putin. El miedo tiene su razón de ser. Letonia estuvo 50 años bajo la ocupación de Moscú. Por esta razón, el gobierno aumentó el presupuesto militar y tras el primer sobresalto, también se activó la población civil. Unos ofreciendo alojamiento a los refugiados de guerra, otros llevando ayuda humanitaria a Ucrania. Pero además, miles de personas letonas se alistaron en la Guardia Nacional Voluntaria. Augstāk bišķiņ, lai neuzķerās. Vēl bišķiņ. Būs labi. Es domāju, ka militārā pasaulē tā ir vīriešu pasaule. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti krāsa atšķirīgs no manas, varbūt tās civilās dzīves. Un man pašai laikam vajadzīgi bija šie fiziskie pārbaudījumi, un es esmu mierā ar tiem noteikumiem, kādi tie te ir. Tā vide tiešām viņa ir ļoti respektējoša. Viņā nav arogances, viņā ir tas skarbums, viņā ir noteikumi. Tas, kas ir pilnīgi pretēji tā, manā uztverē, kāda ir tā sievietes pasaulē. La Guardia Nacional Letona está compuesta por 10.000 personas voluntarias. Los fines de semana y días festivos se forman para saber cómo reaccionar en una situación militar real. Hasta la guerra de Ucrania, la Guardia Nacional solo contaba con 1.200 nuevas incorporaciones al año. La cifra se duplicó en 2022 con 2.500 incorporaciones. Sirven al juramento de proteger al pueblo letón, al Estado y salvaguardar la independencia, y defenderlos con todas sus fuerzas y con su vida, si fuera necesario. Una quinta parte de la Guardia Nacional son mujeres. Kā jūs izpildīsiet uzdevumu, jo es kā komandieris jums došu uzdevumu. Starta signāls ir G36, 2 riepas, distance 40 metrus vienpus, 40 apakaļ. Aiziet! Laura Kaspari es una de las personas que este año se han incorporado a la Guardia Nacional Letona. A sus 42 años ha decidido dar un cambio radical a su vida. Artista de formación, en realidad trabaja en el ámbito educativo. Aunque la decisión de Laura está relacionada con la amenaza militar y con la cercanía de la guerra en Ucrania, ella lo vive como un desafío. Acostumbrada al entorno de la creación artística, durante la instrucción tiene que superarse a sí misma, quitarse el piercing de la nariz y someterse a la disciplina militar. Para ella no hay marcha atrás. Šeit atkal es mācos tiešām strādāt racionāli, strādāt ar prātu un kaut kā arī tās emocijas neļaut viņām šauties ārā, savākt tās emocijas, sastrukturēt, būt godīgai pašai pret sevi. Ko es varbūt vakardienas nezināju, ka es to varu, un šodien izrādās, wow, es to varu. Jūs novērojot to darīsiet, neskatoties tieši šādi virsū. Jūs piesaksiet sevi šitā te. Kad un tiešā skatījumā jūs neskatāties ienaidniekam acīs. Jūs pielieksiet galvu, lai jūsu vietas, kuras jums nav iespējams nomaskēt, kas ir acis, nesmējiet, lai zobus nav jāmaskē. Para ser miembro de la Guardia Nacional deben completarse 21 días de instrucción básica. Durante 3 semanas se vive bajo condiciones estrictas, junto a otras personas afrontando los mismos retos. La formación comienza en la base, para continuar luego en el bosque.
Aiz tā pudurīšu. Celies. Celies. Vēl viens. Aprenden a sobrevivir en la naturaleza y a camuflarse y adquieren técnicas de combate. Estas 3 semanas son un recorrido intenso a nivel físico, emocional y mental. Un reto en cuanto a las fuerzas individuales y en cuanto a la capacidad de trabajar en equipo. Tas ir pārsteidz zemesardzes laiks, kas tiek pavadīts dabā. Tas, es nekad nebūtu iedomājusies, ka ļoti, ļoti intensīva būšana ir dabā, lai gan viņi ir militāru pieskaņi, bet visu laiku mēs praktiski esam ārā, esam mežā, esam svaigā gaisā, un man tiešām tāda sajūta ir, ka bišķiņ kaut kāds līgo zāles lasot, bet jā, tas ir fantastiski vienkārši pamanīt dabā kaut kādas tādas lietas, kuras varbūt ikdienā es tā kā nepamanītu, un to visu šo procesu, to spēli, kas šeit savā ziņā notiek. Un, protams, ka tas ir iespējams tikai ar komandu, tikai ar šo armijas disciplīnu, ko mums katru dienu māca, nestrīdēties, nerunāt pretī, būt ātriem, būt aktīviem, strādāt, rēģēt. Un, kā izrādās, cik ļoti, ļoti nenovērtēju, cik katra minūte var būt jēgpilna un ar kādu atdevi to ir iespējams ieguldīt kaut kādā rīcībā un uz mērķi. Laura está divorciada y tiene 2 hijos. August tiene 18 años y trabaja de vez en cuando en un bar. Billis aún va al instituto y cursa el equivalente a cuarto de la ESO. Čau! Paldies, ka tu atbrauci. Antes de incorporarse a la Guardia Nacional, Laura mantuvo una seria conversación con sus hijos. No resultó fácil. Kad ir tiešām tuvumā agresors, kas nebeidzami draud un provocē, vienā brīdī pacifismam vienkārši vairs nav vieta. Vienā brīdī droši vien ir jāņem šaujamieroči un ir jāparāda, ka ar mums neņemties, citādāk būs sekas. Augus īstenībā ļoti iebilda. Jā. Augus bija ļoti pret. Jā. Es vēl joprojām esmu pret to, ka viņi tur ir, jo, tomēr, ja viņus sauc uz fronti, tad viņi arī iet uz fronti, tur viņai nav īsti nekādas teikšanas. Tad, ko es darīšu bez mammas, protams, es arī iešu karot, bet es nekarošu viņai plec gar plecu. Tad tomēr būs tā šķirtība, ja kaut kas notiek. Jā. Bet, kad tu izaugs liels, tu gribētu būt zemesargs? Nē, vispār ne. Kāpēc nē? Tāpēc. Es gribētu būt. Ja tur bija izskatu. Es neesmu nekad kāvies pat skolā. Un es esmu tas, kurš uzskata, ka ar ieročiem mēs nevaram risināt problēmas. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam kaut kādā tādā pilnīgi dīvainā laikā. Un tu saproti to, ka kaut kas ir jāzina. Jo tad, kad sākās karš, tad tu esi ar 3,5 gadus vecu dēlu mājās un sieva 9. mēnesī. Tu jūties tā kaut kā ļoti dīvaini. Izsiet šito te, un tad pēc tam varam iziet ārā varbūt. Un vēl zinot mūsu situāciju un uz kurien tu bēgsi, nekur tu neaizbēgsi. Tu esi principā iesprostots. Un tāpēc, tad, kad tu esi iedzīts stūrī, ko tu darīsi? Padosies vai tu tomēr mēģināsi kaut kā vismaz ģimeni aizvest uz mežu un zināt, ko tur darīt, kā tur var izdzīvot? Reinis Osenieks tiene 2 hijos pequeños. Es periodista deportivo en la televisión pública. Labrīt. Vakardien ar... Tiene una jornada laboral intensa.
Muchas veces trabaja desde muy temprano, se queda hasta muy tarde y trabaja los festivos. Tiene un horario impredecible. Latvijas sporta žurnālistikas specifika ir tāda, ka mums ir jāmēģina orientēties visos sporta veidos. Ziemā tās ir kamaniņu sports, skeletons, bobslejs. Tad tu brauc uz biatlonu pasaules čempionātu. Tad tu esi Nacionālās basketbola asociācijas finālspēlē pie Kristapa Porziņa Bostonā. Un tad tu aizbrauc uz Olimpiskajām spēlēm, kur tev ir par ātrslidošanu jāstāst. Un tev ir jāspēj tas viss sporta lauciņš vairāk vai mazāk iepazīt. Tāds lielisks žests no visas komandas, ka vienalga, kāda ir situācija, mēs turamies kopā un šeit mēs redzam rezultātu. Viss lekcija, bet sākumā kontroli jautājumi. Kas ir jūsu rotas komandieris vai PI rotas komandieris? La Guardia Nacional Letona cuenta con una unidad propia para los medios de comunicación. Se creó a raíz de la guerra en Ucrania para defender, en caso necesario, el edificio de televisión y a sus trabajadores como objetivos estratégicos. Jā, mēs dosimies uz mācībām pēc pusstundas. Mums ir jāzina teritorija, uz kurien mēs dosimies. Oseniex dirige una unidad de 10 personas en la Guardia Nacional. Zemesardze tas ir izaicinājums. Saprast savu kalendāru, savu varēšanu. Un mēs daudz lietām uzliekam vārdu bailes iekšējās kaut kādas. Es to nevarēšu. Man tas būs pa grūtu. Ja man pateikt, ka tev ar 30 plus kilogramu somu un vēl bruņu vesti, kas mums ir obligāts uzstādījums, kas vēl dod ļoti lielu svaru, ka man būs jāiet tur 7 kilometri un karstumā vai augstumā, es tomēr teiktu, ka nē, man tas nav vajadzīgs. Bet tagad tu to dari, tu visu, tu samierinies, tu esi tajā situācijā. Un tas man arī pārsteidz tā iekšēji, ka es sevi esmu tā kā nokautējis ar to, ka jā, tev likās, ka nevar, bet ka tu esi. Un ja tu vēl paskaties uz savu kolēģi, kuriem ir 60 gadi, jā, viņš mokās, bet saka, ko man čīkstēt? To arī var, ne? Un tad tu pastum viņu, un tas tev vēl uzlādē. Tā kā viss ir iespējams, tikai nevajag baidīties. Un ar daudzām lietām īstenībā tā vajag tik sākt darīt. Gatavs, visiet! One enemy down! Pārņemu! Labi. Tā, telpa pa kreisi un pa labi. Es eju pa kreisi, tu eju pa labi. Gatavs? Sapratu, aiziet! One enemy down! Tās pirmās reizes, kad tu tiec pie tā ieroča, tāda dīvaina sajūta ir. Cevišķi, ja tu vēl esi redzējis Ukrainas video dažādus, un kad tu redzi, tas ir viens klikšķis un cilvēks nav vairāk. Un tā ir, cilvēks ir audzis 30, 40 gadus, viņš arī bija kādreiz mazs puisītis, kam garšoja saldējums, un tad šāds režīms viņu ir aizvedis līdz karam, šausmas. Bet atņemt dzīvības tiešām, tas ir kaut kas traks, tas ir kaut kas nereāls, un es ceru, ka tas nekad nepienāks. Tāpa labi. Sapratu. Gatavs? Gatavs. Tā ir tāda smaga tēma. Kārtībā. Kā? Labs. Es pēc smagas paņēmu un automātiski kopu gatavs atdrošināju. Ulmars pienāk kopu nodošanu. Viena kļūda bija. Es aizmirsu atkal nospiest pārlādēt, kad ieliku magu. Tur jau vajadzēja nospiest blēju, ja? Jā. Bet labs. Šaut ārā un šaut iekšā pilnīgi kaut kas cits. Tā skaņa laba un tāds dzirkstels. A la Guardia Nacional pueden unirse ciudadanos letones de entre 18 y 65 años. La mayoría tiene entre 35 y 45. Son personas con una vida hecha. Normalmente trabajan y tienen obligaciones familiares. Conciliar todo eso supone una gran dificultad. Mēs uzvākam vienādas formas, bet tie cilvēki tik dažādi. Aktieri, politologs, pavārs un daudz tādi, kas ar savu biznesu vienkārši nodarbojas. Ir interesanti tiešām satikt tos cilvēkus, un katram tie stāsti ir pilnīgi citādāk. Katrs kaut kādā veidā brīvprātīgi brīvdienās ir gatavs ziedoties, un kaut kāda maģija jau tur ir, un to saprot laikam tikai tā, kad tu iestājies. Yuri Svolovko trabaja a 10 metros de altura.
Es escalador industrial, un oficio para el que se requieren múltiples habilidades. Colgado en alto debe realizar trabajos de electricidad, fontanería y pintura. Y todo en sitios a los que los trabajadores normales no serían capaces ni de llegar. Savāc savu ekipējumu, atbrauc uz vietu, un tur jau skaties augšā, kur tu vari piestiprināt virves, kā tu to darīsi un taisi savu darbu plānu attiecīgi. Ņemot vērā visus riskus, iespējamus, neiespējamus, visu izvērtējot tā, lai justies droši augstumā. Tagad, lai uzturētu to metāla konstrukciju tā, ka viņi ir skaistā un darba kārtība, mēs atjaunojam, piekrasojam nedaudz tur, kur parādās rūsas vai skrapējumi. Tā, lai viss izskatās ļoti skaisti tā, kā pienākas. Atbildot uz to neuzdoto jautājumu, vai tev nav bail? Nē, man nav bail. Es uzticos savam ekipējumam, savai metodei, kā es kāpu, izvērtēju iepriekš savus riskus un, protams, joprojām paliek tā iespēja, ka es kaut ko nepamanīšu, un tā kļūda būs varbūt pēdējā mana dzīvē. Bet darot savus sagatavošanās darbus secīgi, es arī šito iespēju mazināju līdz pieņemamam līmenim. Yuris Volodko se incorporó a la Guardia Nacional en 2009, incluso antes de la anexión rusa de Crimea. Pero después de que Barack Obama, entonces recién elegido presidente de Estados Unidos, se mostrara optimista ante poder retomar las relaciones con Rusia y de que el presidente letón incluso asistiera a la celebración de la victoria en Moscú. En aquel momento, Yuris lo hizo por razones pragmáticas más que patrióticas. Man tāda laika bija ap 20 gadiem. Nav nekas īsti mērķis dzīvē, veids galvā. Es kopā ar draugiem nodarbojos ar tufciņu. Tā kā armijas tēma bija mums diezgan tuva, draugs no kaut kurienes uzzināja, varbūt ģimenes locekļi viņam pastāstīja, ka ir tāda organizācija Zemesardze. Tur pa brīvu iedot armijas formu, īstos zābakus un iedot pašaudu. Un par šito pat neņem naudu. Tev ir sakara pirmajā? Jā. Uzpēc kā viņiem status? Nodarbojās? Šādi viens, šādi trīs. Es redzēju vienu taburā lielu kaujinieku, kurš aizgāja pretī Daugavas pusiem no manis uz 12. Yuris habla con un ligero acento. Aprendió letón en la Guardia Nacional. Tā, tu esi dzīves? Es dzīvies. Sēdam savus sektorus. Vēl joprojām? Un es tad pieliku sev vēl vienu punktu, padomāju, ka nebūs slikti gan. Ja es nevaru iemecēties klasē ar skolotāju palīdzību, tad varbūt man ies labāk dzīvē kolektīvā un svaigajā gaisā. Trešais vārds! Es joprojām mācos un arī atzīstos, ka pirmajos gados es biju slings, kad man bija iespēja pasēdēt maliņā, noklusēt un atbildēt uz jautājumiem tikai ar īsiem, lakoniskiem teicieniem. Jā, nē, klausos. Tad es arī to darīju. Mēs aizsargājam kritisko infrastruktūru, Latvijas televīzijas centru, mācību nolūkos. Jā, diemžēl bez kļūdām kauja nevar iemecīties, bet mēs pildījām savas iemaņas. No existen datos sobre cuántos voluntarios de la Guardia Nacional pertenecen a minorías nacionales. Tras el ataque a Ucrania, se intensificaron en la sociedad letona los debates sobre la lealtad y el sentimiento de pertenencia a Letonia. Más de la mitad de la minoría rusohablante evita la pregunta de a qué bando apoyaría en caso de guerra. Yuris ha tomado su decisión. Ahora prepara los datos para los morteros. 9, 8, 7, 6. Aha. Tagad metam iekšā punktiņu. 6. Yuris tenía clara su elección profesional. Hay que saber calcular, dominar el inglés y tener conocimientos de radiotécnica, todas ellas habilidades que también se pueden utilizar en el día a día. Domāju, ka nevienam normālam cilvēkam nepatīk karot, un neviens to nevēlas. Tieši tāpēc mēs trenējamies, lai
spēt aizsargāt sevi, veikt to kaut kādu preventīvu atturēšanās soli. Ir īpaši, mēs negribam karot, kad mēs redzam savas darba rezultātus, kā krīt mīnas, un negribam, vai neviens to neatradās. Kārtībā. Šķempa mīnu 5 čāģi. Pielādēt. 3, 2, 1. Uguni! Bam! Round complete. Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Dorgie broļi un mūsas Kristu, mēs lūgsim arī par mīru pasaulī, īpaši Ukrainā un Svētajā zemē. Labais Dievs, Tu vienīgais vari izciest naida, ļaunuma, spēku. Tevi lūdzam dāvāj patīsu mīru, Tavu mīru, katra cilvēka sirdī, katrā ģimenē, katrā tautā un arī visu valstu starpā. Mēs katru dienu lūdzamies par mīru, un te ir tāda dziļa lūgšana patīsa. Tas nav tikai formāli, bet mēs saprotam, ka te ir mūsu atbildība lūgtīs par Latviju, lūgtīs par Mūras zemi, lūgtīs par Eiropu, par Ukrainu, par mīru visā pasaulī. Stanislav Prikulis es sacerdote en Raisekne. Atiende a parroquias que se encuentran a pocos kilómetros de la frontera rusa. Proviene de una familia de 7 hermanos y ha vivido toda su vida en el ámbito rural de Latgale. Su camino hacia Dios comenzó con una pregunta que se hizo. Es atceros arī savus, varbūt pusauģa gadus. Tas bija vēl padomju laiki, beigas, pasauca zānus klasē un prasīja, kurš no jums ir ticīgs. Lielākie palaidņi sacīja, ka viņi ir ticīgi, jo tas ir pret varu, pret to kārtību. Un tad man jautāja, toreiz es teicu, ka neticu. Bet tas bija tāda dziļa atbilde, jo es sev uzdevu jautājumu, kas priekš manis ir Jēzus Kristus. Dažreiz gūdīga atbilde, tas ir tieši tas sokums, ar kuru var sokt ceļu. Latgale es la región del este de Letonia que limita con Rusia y Bielorrusia. Por allí también discurre la frontera exterior de la Unión Europea. En esta región la población está disminuyendo. A pesar de la despoblación, su relevancia estratégica es cada vez mayor. Aquí, cada miembro de la Guardia Nacional forma parte de la defensa cotidiana de la región. Stanislav Prikulis se incorporó a la Guardia Nacional como capellán. Robežojoties ar kaimiņu valsti, kas ir Krievijas federācija, protams, mēs saprotam arī tos visus riskus. Un šeit mēs, protams, to izjūtam daudz arī spilgtāk. Soļos! Varš! Patiesībā te neatšķirās neko īpašu, un tieši arī prīstera pamatapmācība kā zemesargam, jo mūsu uzdevums arī ir saprast, ar ko zemesargs dzīvoja, kādas viņa ir emocijas, kādas ir arī izjūtas. Un šeit ir ļoti paļēcis, ka mēs tiešām esam kopā, kā viena nodaļa, un arī kopā pārdzīvojam grūtos mirkļus, arī kopā priecājamies. Un pašam ļoti interesanti pārbaudīt sevi, būt tamā visā procesā iekšā. Šodien ir labs iedīns, visiem klaus garšoja.
Tavs cietušais būs rekur? Jā, es būšu cietušais, es tad tēlošu to, kuram vajadzīga palīdzība, labi? Tā, tu izausi nelikām palīdzību, cilvēki ir besamie, bet elpo. Kā veicās arī zemesargiem ieskaitēs, redzu, ka viss ļoti labi rezultāti. Ļoti labi rezultāti palielam. Es domāju, ka ļoti laba iemaņa, kas der arī Ir kļūdiņas. Dažas kļūdiņas, jā, bet no kļūdām mēs mācamies, jā. Jā, labi, paldies jums tiešām. Mūsu pirmais pienākums te ir lūkšana, to mēs arī darām katru dienu. Bet vēlāk arī, protams, jebkurš pasaukums, arī zvārasta, arī izteikšana un citi divkolpojumi, kas saistās ar atceres dienām. Un mēs visot esam klot un priecājamies būt kopā, īt šo ticības ceļu kopīgi. Galvenais, tiem, kam drusku labāk sajīt, atbalstīt tūs, kam varbūt nesajīt. Noteikti. Jā, īpaši arī meitenes dažreiz viņām kaut kā baidās kaut ko. Visiem jau sacēja, ka esli aiziet iz tādam nometņam, tad lielākoties izturūs vairāk meitenis. Esli aiziet prom, tad aiziet parasti puiši. Šitā un pirkstas iztaisnē tā, lai tev ir taisni tā, šādi. Te jau priekšā lietas un lietas visu sērkosiņu. Jā, lietas visu. Mums nav paredzēts īrūcis kapelānam lītošanā. Savukārt tīši apmācību procesā tas bija jāiziet arī, lai saprastu, caur ko īt cauri karavīrs, zemesargs, kā viņš ar to saskarās. Un tur tiešām tā ir tāda interesanta pieredze, ka tu redzi, ka tev rūkās ir tāda arī vara savā ziņā. 5, 4, 3, 2, 1. En este momento, decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional deben reservar cada año 20 días libres de trabajo para su formación. Todos reciben de vez en cuando una llamada de prueba preguntándoles: ¿en cuánto tiempo podrías estar en la base? De momento, solo se trata de una pregunta teórica. Bet tas ir sāpīgs jautājums. Mūsdien arī ar sievu nākas runāt un skaidroties. Un saka, forši, es palieku ar 2 maziem ķērtošiem bērniem. Rīt dēlam vārdu diena. Sieva organizēs visu balīti. Tajā pašā laikā pieskatīs arī abus bērnus. Un, es jūtos diezgan tā. Nav beig patīkams. Bet tad, kad svētdienā tās mācības tu pabeidzis, visi jūs jau braucat atpakaļ uz bataljonu, tad tev ir tāda gandarījuma sajūta, ka kaut ko jaunu esi iemācījies, pārvarējis sevi, tur bija grūti un tā, bet tā ir tāda nebeidzamā cīņa. Kā mums jau teica, mājās ir tie galvenie ģenerāļi, un ar tiem ir jātiek galā. Te ir tāda pamatlīta, apsazinotīs, ka mēs varam ietekmēt situāciju, kur mēs atcerūnamies. Un šeit es gribētu runāt ne tikai par kaut kādu militāro spēku. Protams, arī tam ir sava vieta. Bet šeit es gribētu teikt vispār cilvēcisko tāda, ka apziņa par to, ka ja Dievs mums ir devis šo zemi, tad Dievs mums arī dos spēku un svietējumu un gudrību to arī nosargot. Te ir muna Latvija, te ir muna atbildība. Ir tā stingrība, ir tā bardzība, bet aiz viņiem visiem ir cilvēks, un to cilvēcību sastapt šeit, es iespējams, ka varbūt pat ārpusē tik bieži nemaz man negadās to redzēt. To pārliecinājumu, to tīrību, to skaidrību un tiešām to prātu tīrību, kāda šeit ir cilvēkiem. Tas ir ļoti liela bauda, uz to skatos un to pieredzu. Man liekas, tas ir skaisti. Tas ir iespējams, vai ne? Man, protams, prieks, ka patīk tikai tie cilvēkiem, kuriem tieši zemesardzes dienests patīk, kuriem, kā man patīk izaicinājumi. Un, kad es ierodos bataljonā, es jau jūtos kā mājās, ieraudzot tādas pazīstamas sejas apkārt. Jā, man ir prieks, ka man ir tāda iespēja satikt pilnīgi dažādus cilvēkus, kuri iestājas. Un katram ir sava dzīves vēsture, saviem pamatiem, kāpēc viņš iestājas. Tāda veida es arī paskatos vairāk uz Latvijas sabiedrību un veidoju savu priekšstātu uz to.